Sestdien cilvēki visā Latvijā sanāca kopā, lai piedalītos lielajā talkā un sakoptu vidi sev apkārt. Tur bijām arī mēs. Tūlīt pat redzēsim, kā mums veicās. Bija sestdienas priekšpusdiena, kad degpunktā komanda gluži tāpat kā vēl aptuveni 160 000 cilvēku vilka kājās gumijas zābakus, rokās cimdus, ņēma maisus un devās lielajā talkā. Talkojām mēs Daugavas krastā iepratīm tirdzniecības centram Mols kopā ar citiem kolēģiem. Krastmalas krūmi un niedres no garām gājēju un garām braucēju acīm slēpa tādus dažādu atkritumu kalnus, kas šķiet pārsteidz ikvienu no sanākušajiem. Taču, nebaidoties nenieka, mēs ķerāmies pie darba, lai šī mūsu mīļās pilsētas daļa taptu tīrāka un skaistāka nekā bija pirms tam. Ņems to baranku plecā un mēs visu uz izēju. Šeit pie Daugavas mēs esam jau aptuveni stundu. Manā maisā lielākas, mazākas, dārgākas, lētākas alkohola pudeles, vienas sieviešu apakšbikses, vienas vīriešu kurpes un vēl šis tas. Redz, kur jau Blumfelds arī kaut ko lasa. Iesim, pajautāsim Agrim, kā tad viņam veicas. Agri, kas maisā? Stuķei maisā. Maisā ir dāvanas sliktajiem bērniem. Man visvairāk krīt acīs ar šitie te plasmas izstrādājumi. Sākot ar tādām maziņām, beidzot ar pavisam lielām, tur litrenēm, 2 litrenēm. Laikam jau te pārsvarā ir tāda tusiņa vieta, bet sajūta ir tāda, ka šeit iepriekš nekad nav bijusi talka. Vai arī tos visus sūdz ir atnesusi upe un tad tur augšā tie cūkas dzīvo. Tā gribot vai negribot, bet mazliet tomēr šausminoties gan par agri pieminētajiem cūkām, gan makšķerniekiem, kuri blakus Mēslu kalniem mierīgi baudīja pavasari. Vienu pēc otra mēs kopā ar pārējiem talkotājiem pildījām lielos maisus. Bija prieks, ka cilvēki ne tikai grib sakopt savu pilsētu, bet to veiksmīgi arī dara. Paldies Dievam, cilvēki ir ļoti atsaucīgi. Te ir apmēram, 50 cilvēki, varbūt pat visi 100 tur, pa krūmiem neredz, ja? Tā, ka viņi visi pēc tam iznāks ārā un tā, ka saskaitīsim maisus, tad jau būs skaidrs, cik viņi te bija un kāds ir mūsu veikums. Bet, pagaidām jāsaka tā, ka cūkūts ir baigā un mēs te rausimies līdz vakaram. Tā kā, un vēl ir doma jāatbrauc vēl šeit ir rītā jāpaskatās, vai nav kaut kas jauns uzradies. Sacīts, darīts. Mēs tik tiešām atgriezāmies talkošanas vietā un turpat, kur nu pat valdīja absolūta tīrība, jau mētājās gan kafijas krūzītes, gan papīri un droši vien arī citas drazas. Tāpēc mēs aicinām jūs, skatītāji, nepaļausimies uz to, ka mēslus aiz mums savāks kāds cits. Vienkārši nemēslosim paši, lai nākamajā gadā šādi talkot vairs nebūtu nekādas vajadzības un mēs visi kopā varētu, piemēram, kādu koku vai puķi iestādīt. Ilva Brantēnis, Spēga, Degpunktā.